Ko? Esam atkal šodien Valdemāra dīķos. Atkal mēģināsim ķert foreli. Šodien laikapstākļi savādāk nekā bija. Respektīvi ir ļoti saulains, debesīs ļoti maz mākoņu. Līdz ar to šī savādāk laikapstākļi, redzēsim, kā forelē patiks saule. Parasti tādā saulainā laikā viņas krietni vien uzmanīgāks un tramīgāks. Pastīsimies, kā būs šodien. Faktiski strādājam ar šūpiem. Esmu paņēmis līdz pirmā copīti. Paņēmis līdz esmu šo to no iepriekšējās reizes. Nories variantiem šo to jaunu esmu paņēmis līdzi. Mēģināsim šodien kaut ko te sastrādāt. Pastīties, kas te notiek labs. Kā tā. Esmu saprast, kurā vietā pasticējās foreli. Kas viņai patīk, kas viņai nepatīk. Sāku es ar vīperu, restīvi, akī krāsas vīperu. Pastīsimies, kā mums te ies tālāk. Droši vien, ka varbūt tās, ka būs jāpāriet uz balnu, matāt. Bet mēģināsim kaut ko sataustīt. Lokāciju dīķī sāku iepriekšējo pagājušās reizes, restīvi netālu no barības galda. Tā doma, ka tur tai forelei noteikti ir jābūt. Redzēsim, kā būs patiesībā. Jau manīs, kā būs. Cilvēki izstās ļoti nopietnas karpām sēž. Karūsām, karpām. Kā viss notiek. Kā tā. Copēsim un redzēsim. Izslēdz kameru, pirmā forela. Tas pats vīpers. Standarta sporta zivtiņa. Paņēmu tā stabilu uzstot. Kaut kā šādi. Ņemsim mānekli ārā. No tādām foreļošanas ierīcēm, ja tā var teikt, esmu izskrējusies ārā. Esmu iegādājies saucamo relīzeru, ko izmanto Japānā, principā, copēju šūpiem, kas ļoti, salīdzinoši ātri, nesaudzīgi atbrīvo foreli. Viņš man vēl brauc. Tā kā, turpmāk, protams, mēģināsim praktizēt vispār, varbūt tās būs uztveramā tīkliņa. Tikai vienīgi šo relīzeru. Teorētiski visam procesam vajadzētu būt ātrākam zivs atlaišanas, līdz ar to, saudzīgāk. Tas viss notika. Kaut gan arī, es izmantoju silikona gumijas tādu, maisījumu uztveramo tīkliņu, kas ir salīdzinoši saudzīgs, viņš ir slīdīgs un nebojā zivī gļotas, tā kā zviņu virskārt gļotas, kas tā kā ir ļoti labi. Redzēsim, kā ies ar relīzeriem. Cilvēki, kas izmanto viņus un saka, kad ir baigi ok. Mēģināsim, pastīsimies, kā tas ir. Jā, labi, viens zivs bija, kas nav baigi daudz.
Mēģināsim vēl kādu dabūt. Nē, mainam mānekli. Izstāst, kad vairāk plunkšķi ir atkal tā kā bišķiņ uz vidus pusi forelē. Uz tā kā uz tālāko zonu. Nu, mēs manīsim, kas tur notiek. Nu, skaidrs, ka ir liela saule, līdz ar to, nu, tā zivtiņa būs tāda, višķi tāda uzmanīgāka. Es taisīšu vēl vienu metienu un tad mainam nost mānekli uz citu. Tā, turpinam ķert forels. Metiens norāvās. Pārgāju šūpiem. Pārgāju uz gumijām. Tā kā par cik tā aktivitāte izskatās, ka uz šūpa, nu tā forela tiešām negrib īsti. Pieņem, ka tas ir dēļ spilgtās saules. Nu, tagad pamēģināsim pastrādāt bišķi uz, kas tam atkal pārmeties kaut kas, pastrādāt bišķi uz gumijām. Skatīsimies, ko forela teiks par gumijām. Nu, jā. Teiksim, ka viss ir kārtībā. Tā, šeit būs operācija vajadzīga. Šeit būs vajadzīga operācija. Copīte ir māneklāra. Šeit galvenais moments ir tāds, kad tā forela to gumiju ierīja. Ja viņi atstāja guļošu uz grunts, pieņemsim, jā, nu, tad skaidrs, ka viņi tā zivs paņems, bet tā pašā laikā skaidrs arī tas, kad viņa drausmīgi ierīs. Nu. Un to drausmīgi ierīšana tā, ka vienalga tur ir bezkabargāķis vai atskabargāķis, bet tādu dabūt ārā ļoti, ļoti grūti. Nu, nīfa mūsēja aizpala. Forela peldušai apstī. Un šādā momentā, ka viņai ir pašā lūpā, iekšā āķis, viņš pats izlec ārā, un zivu var ātri atbrīvot. Attiecīgi te minimāls kaitējums zivī tiek nodarīts. Pamēģināt uzlikt honeyworms. Honeyworms, paskatīt, ko saka honeyworms, jo cidējs nīfa peld. Cidējs vajadzētu būt tā, ka honeyworm kūniņi mums arī šansē. Varbūt tās, kad patiks vairāk kaut kas tāds, kas kustās. Nav skaidrs. Te mums lido virs. Skatīsimies.
Nē, šis te nē. Pamēģināsim tad... Mēģināsim tādu kaut ko. Mūsu mīļā fišapa. Esmu oranžo tantu. Oranžā krāsā tanta. Paskatīsimies, ko teiks zivs par šādu kombināciju. Tā mums tas man kastīts spēlē. Es, teiksim tā, es super precīzi mānekļus nelieku uz āķi. Nu, protams, lai viņš tur turās, no tā būtu viss ok. Bet, es, teiksim, atļauju vismaz astes daļai noteikti, lai viņai ir, nu, kur spēlēties aiz paša mānekļa. Viņam tur tricinās visi ļuri. Savādāk. Tas viss nav baigi labi. Paskaties, tantu neviens negrib ēst. Nimfu gan štancā iekšā tā kā prieks. Nu jā, tanta arī ir faktiski tāda, kas nav taustekļa attiecīgi. Iespējams, ka tas ir arī pa iemeslu. Vēl, protams, mums ir super slapenās bumbas, kas ķer nekam visu foreli visur. Jā, tāda kaut kā negrib. Vai, kā es tā norā metēju. Tomēr ķer. Nu, jā. Nost. Labi. Tas mums netraucē. Kad ir vējš, teiksim, jā, tad skaidrs var redzēt, kad aukli met buru. Noteikti jāvēro aukli, jo citreiz foreli viņi tā kā, nav konkrēts sitiens, bet viņi tā kā vienkārši paņem mānekli, tā kā mutē iesvilc iekšā. Un tas ir citreiz tā, kad dēļ nenostieptās auklis ar spinningu tur neko neitīs. Attiecīgi vajag vērot auklu. Mēģināt neturēt pārāk lielu buru, jo tad vismaz, tad var redzēt, kas notiek. Tikai viena zivs gribēja tā un tāpēc. Vēl viena. Jā, vēl viena. Māneklis ir ārā. Mēs varam turpināt. Strādāt. Es metienu bišķi pagaidīt, lai māneklis sāk grimt. Es uzliku 0,4 gramu Wolfram džigoviņu. Lieki var bāzētos. Vēl vienu.
uztaisīt kādu fotogrāfiju. Bet, nu jā, labi, nemocīsim zivi. Dubstī, ejam vaļā. Nu, 2 metieni, 2 zivs, labi. Esam 3 metieni, 3 zivs. Vēlāk varēs paeksperimentēt, piemēram, wobleriem. Domāju, ne ārējā wobleriem, bet tvičojamiem foreļniekiem. Šis ir mazuls. Šis ir lielīgs mazuls. Ups. Mazuls, kurš ir veiksmīgi izkritis ārā.